Laipni lūgti Mārupē, vienā no vēl joprojām pieprasītākajiem un karstākajiem privātmāju rajoniem Rīgā. Mani sauc Santa Reinsone, un es jūs šodien iepazīstināšu ar brīnišķīgu savrupmāju Lielajā ielā 52, kas ir nieka 8 minūšu brauciena attālumā līdz tirdzniecības centram Spice un vien 3 minūšu brauciena attālumā līdz Mārupas valsts ģimnāzijai. Uzreiz sāksim ar galvenajām un svarīgākajām lietām. Māja atrodas uz skaistiem, iekoptiem 1584 kvadrātmetriem zemes. Mājas kopējā platība ir 365 kvadrātmetri, kurus sastāda plaša dzīvojamā istaba, virtuve un ēdamzona, 3 guļamistabas, ģērbtuve, kabinets, 3 vannas istabas, garāža, 2 koridori un saimniecības telpa. Ienākot pa parādes durvīm, skatam paveras gaišs koridors ar plašu iebūvēto skapi. Tepat pie ieejas atrodas kabinets ar 2 pilnībā stiklotām sienām, tādējādi radot brīnišķīgu plašuma sajūtu un atļaujot dienas gaismai pilnā apmērā iekļūt šajā telpā. Un strādājot pie šī galda, vienmēr redzēsiet, ka jūsu sadarbības partneris vai ciemiņi jau ir ieradušies un varēsiet doties tos sagaidīt. Un atrodamies mājas pašā iespaidīgākajā telpā, dzīvojamajā istabā, kur ar 6 metru augstiem griestiem ir panākta neiedomājama plašuma un brīvības sajūta. Jā, griestu augstums ir 6,45 metri, un tie kopā ar šiem panorāmas logiem rada plašuma un brīvības sajūtu. Un vakaros šie lielie logi pārvēršas par kino ekrānu, kurā vērot maģiskus saulrietus. Vasarā saules staru siltumu ir iespējams izkliedēt ar gaisa kondicioniera palīdzību. Savukārt vēsās rudens un ziemas dienās dabīgā saules apsilde būs patīkams bonus. Šis populārā dāņu zīmola Feka dīvāns noteikti būtu mana mīļākā vieta šajā mājā, kuru vēsā ziemas dienā vērot, kā aiz logas sniegs un kamīnā omulīgi sprakšķ uguns. No mājīgās viesistabas virzāmies uz mājas pavardu. Šo virtuvi novērtēs ik viena saimniece. Tā ir plaša, ļoti labi aprīkota un gaumīga. Tepat blakus virtuvei atrodas 1. stāva vannas istaba. Uz 2. stāvu mūs ved skaistas, pamatīgas granīta kāpnes. 2. stāvā izvietotas visas 3 guļamistabas un vēl 2 vannas istabas. Pirmā, ja bērnu guļamistaba, ir pietiekami plaša un piemērota gan rotaļām, gan vingrošanai, gan grāmatu lasīšanai. Tepat blakus atrodas 2. vannas istaba ar dušu un izlietnes zonu. Nu atrodamies galvenajā guļamistabā, jeb tā saucamajā master bedroom. Tai ir atsevišķa ģērbtuves telpa un plaša vannas istaba, ko novērtēs ik viena saimniece, 2 atsevišķas izlietnes ar pietiekami daudz vietas kosmētiskajiem piedarumiem, ērtu vannu, kur relaksēties un baudīt tik nepieciešamo vienatni un klusumu. Un lūk 3. guļamistaba. Te ir rasts teicams risinājums, lai telpā ielaistu vēl vairāk gaismas un sniegtu brīnišķīgu skatu uz dārzu. Tā ir šī stikla siena no grīdas līdz pat griestiem. Un nu dosimies apskatīt praktiskākas, bet nemazāk nozīmīgas telpas mājā. Viena no tām ir garāža, kur ērti novietot gan auto, gan arī glabāt dažādas mantas un inventāru. Tepat atrodas arī saimniecības un tehniskā telpa ar gāzes apkures katlu, siltumsūkni, jo mājā ir pat 2 apkures risinājumi, kā arī boileri un ūdens filtru. Šajā telpā ērti izvietota arī veļas mašīna un žāvētājs, lai lieki neaizņemtu vietu kādā no vannas istabām un lai iekārtu radītais troksnis nebūtu dzirdams nevienā no dzīvojamajām telpām. Visā mājā izmantota teicamas kvalitātes tehnika, kā groe, laufen, ravak un citi.
Lai arī Mārupe atrodas pavisam tuvu Rīgas centram un kļūst par samērā urbānu vidi, piemājas skaistais iekoptais dārzs ir vieta, kuras terases baudīt maltīti vai gardu kafiju, pagalmā nodoties rotaļām un spēlēm ģimenes lokā un vienkārši baudīt dabas tuvumu. Un baudot sauli uz terases, par zāles pļaušanu un laistīšanu jums nebūs jādomā, jo ir ierīkots Husqvarna robots un automātiskā laistīšanas sistēma. Un vislielākā pievienotā vērtība šai mājai ir tā, ka 5 gadus kopš saimnieki to iegādājās, māja tika apdzīvota tikai 2 mēnešus gadā, jo saimnieku pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Latvijas. Tā kā māja ir praktiski jauna. Ja tu redzi sevi šeit dzīvojam, sazinies ar mani!